Čau, čau! Visiem liels sveiciens no Liepājas lidostas. Šeit esmu ieradies uz Liepāja Airshow 2026, lai paskatītos uz ko? Uz lidmašīnu šovu. Lūk, te ir Liepājas lidosta. Kādreiz šeit lidoja ļoti daudz lidmašīnas. Lidoja gan uz Rīgu, gan Maskavu, šķiet arī Berlīni, bet tagad lidosta ir slēgta pasažieru pārvadājumiem. Šeit apmāca Air Baltica savus pilotus ikdienā, bet šodien te tiek rīkots šovs, lidmašīnu šovs. Un esmu atbraucis uz šejieni, par cik te cilvēkiem ar invaliditāti ir pa brīvu, tad es nolēmu uz šejieni atbraukt. Pārējās biļetes ir diezgan dārgas. Šajā šovā biļete maksāja pieaugušajiem vienas dienas biļete 15 eiro, bet 2 dienu biļete 25 eiro. Savukārt bērniem līdz 7 gadu vecumam ir pa brīvu, bet no 8 līdz 14 gadu vecumam jau ir 8 eiro. Bija arī vienas dienas biļete tiem, kuriem ir ģimenes karte 3+. Vienai dienai tie maksāja 25 eiro, 2 dienām jau 40 eiro. Jāsaka, ka cenas nebija tās lētākās. Lūk, šis ir lidlauka tāds kā laukums. Es tagad sēžu mājās, jau nofilmēju šo video, bet dzirdu, kā lido lidmašīnas arī šeit pašā Liepājas pilsētā. Pārsteidza mani nedaudz viens pilots, kā stāstīja tas, kas runā mikrofonā, ka šim pilotam esot 74 gadi, un viņš vada lidmašīnu labāk nekā dažs labs mašīnu. Nu, tas, protams, ļoti, ļoti priecē. Es domāju, viņš griezīs tālāk. Nē, apmet riņķi un laiž riteņiem gaisā tālāk. Piloti bija arī no citām valstīm, bija gan no Lietuvas, kā sapratu, arī no Somijas vai Norvēģijas, īsti neatceros. Savukārt šeit bija bufešu zona, un bufetes, manuprāt, bija ļoti dārgas, jo, teiksim tā, ja aizbrauc uz kādu koncertu, kas notiek nevis Rīgā, bet kādā citā pilsētā, tad tur bufetes ir daudz lētākas. Bet cenas es safilmēju, varat komentāros uzrakstīt, kā jums šķiet, vai cenas ir lētas, vidējas vai dārgas. Rīdziniekus gan lūkšu nerakstīt, vienmēr ir cenas dārgas, bet, teiksim, tad tur, kur notiek pasākumi, ārpus Rīgas. Cilindriem, kas viņam neļauj aizlieties, ne pazaudēt eļļu kaut kādos trikos, viņš mierīgi ar šitā kāp vertikāli debesīs, jo ļautas pietiek, un tur viņš atstājās, pieklauvē pie mākoņa un nāk lejā. Ja mēs nezinātu, ka viņš zina, ko dara, mums liktos, ka viņam kaut kas nav labi. Bet tā kā viņš zina, ko dara, tas vienkārši viņš tā sasodīt bailīgi.
Jā, nu tas bija diezgan tramīgi. Ļoti labi, ļoti labi. Aleksandrs zina, ko dara, un mums ir prieks skatīties, vienkārši blenžot Liepājas debesīs. Aviošovs, tas ir kaut kas skaists. Tas ir šikāk pa salūtu. Salūtā tu nekad nevar iztērēt tik daudz degvielas kā aviošovā. Tā kā priecājamies, ka esam atnākuši un redzam to, ko redzam. Nu, kāds ātrums ir skrejceļa. Ko nezinu, arī mēģinās izgūt par to šķirbu, ko tas krasa moks laiks pāri. Laikam jau nē, šitam ir dubulties pāri, un aizvien vairāk vietas. Viņam tā kā sendvičs, viņam divreiz vairāk pāri. Jā, mazāk tilpiņa bez dūmiem. Kur tas brīdis, ka beidz grieztos, tas ir diezgan mokoši. Bet nu trenētam cilvēkam laikam vai kas, viņš jau priecīgs gāzē tālāk. Labi izskatās. Tik dīvainā leņķī pret zemi tas aparāts atrod. Ikdienā mēs nekad neredzam lidmašīnu tādā leņķī pret zemi. Tā kā fotogrāfi taisiet bildes, būs jums interesanti. Jo tuvāk zemē, jo interesantāks bildes izstāst. Un jo tuvāk zemē, jo labāk var saprast to ātrumu, kādā tas aparāts pārvietojās. Spraužam svecīt debesīs, leņķis augšā. Un ko viņš tālāk izdomās darīt? Tā, pilnu pārmedu, viss kārtībā. Es domāju, ka viņam tur ir jauka. Vienīgā ērtība šai lidmašīnai nav jāierauj šasī. Tā arī maus riteņi karājās. Lidmašīna izstās tik bērnišķīgi omulīgi. Viņai piestāv, ka tie riteņi tur ir ārā. Tā, apēc riteņi brauc akti par mums. Tas ir Augerolas, tas ir pa īstām. Tas ir gadsimta vidū dzīves cilvēks, kurš joprojām vai tā ir stāsts triks, kā šajā gadsimta dzīves pa īstām. Es domāju, tam cilvēkam uz zemes ir ārkārtīgi jāliek debesīs. Viņš saprot, kas ir šaus. Un viņš uz vienu pusi, uzreiz uz otru pusi. Ak, Dievs, visu šitos asos pagriezties taisīgi. Vienā virzienā jau ir slikti, ka viņš turpat mums nevarot pārmet uz otru pusi izpatīs to pat. Atgriez atpakaļ. Ārprāts, un tas ir tas, kas ir jāredz. Iesiet mājās, varēsiet tiem, kas palika Liepājā, ielikties. Jūs redzējāt to, ko neviens vēl nav redzējis. Ļoti skaidrs, ļoti rīcībā, dāmas un kungi. Jā, cīnas varētu būt tā patīties, kas būs tālāk. Kādējās 3 dimensijās un novietēties un sakot, ko mēs no zemes redzam, kas viņam tur ir jāpatā. Šķīņi griež, bet ne taisa gāsa, mēs apkārtē savai škūrēju. Tas ir savādāk nekā viens tam. Viņš man pateiks, jā, galvenais, lai man nesamaiņas. Apmācīšu daudz jaunos pilotus. Pagājuši, kad piedalījušies Airways Jasna, Slovākijā tāds slavens Airways. Un tur ir labiem panākumiem un otrā vietā. Un pagājuši skatīties, tagad arī ļoti tuvu viens otrā. Pāru lidojumi.
Iepriekšējā dieniņā bija izrauties no mājām, ieraudzīt kaut ko jaunu, pašam šis pasākums personīgi patika. Diemžēl nebija iespējas palikt līdz beigām, jo pēdējais autobuss brauc atpakaļ 18:30, tā šķiet, vai 18:20 no Liepājas lidostas, un pēc tam vairāk nebija nekāda transporta. Ja būtu bijis, būtu parādījis jums vēl uguņošanu un arī citas lidmašīnas. Bet nu kā ir, tā ir. Bet tagad teikšu jums lielo tā un jauku jums dienu. Atā, atā.